Tas ir, jā. Tā kā tagad es lasīšu, īstenībā arī interesanti, ka lielākā daļa no motivējošām tipiskajām grāmatām, kas ļoti viegli man prātā iet, lielāko daļu arī tika sarakstīts kaut 40. 50. gados, un Dēls Kārnegī, piemēram, Angliski saucas how to influence and win friends, how to win friends and influence people. Klasika, tik forša grāmata reāli. Crazy. Viņi nebija nekāda, bet tie ir principi, kā cilvēki vēl joprojām runā un komunicē ar viens otru. Jā. Komunikācija. Man liekas, arī tev pašam tas tik labi padodās, varbūt dažreiz pat neapzinoties, kā tā harisma enerģija, pareizie jautājumi, pareizajos brīžos, kā tu runā, ja tev tur vibrācijas iet augstāk un zemāk, ja, ka tu tur mierīgāk runā, tad atkal skaļāk aiziet. Un tici man, tas nav apzināti, bet kaut kā tas viss. Es domāju, ka tas ir talants arī, un es strādāju arī ar tādiem partneriem, kur man dažreiz ir jālasa prezentācija, jāstāsta, jāieinteresē cilvēks par multimiljonāru produktu. Un jāstāsta 45 minūtes, es pat varētu 3 stundas runāt, ja tu tiešām to zini, un tāpatās kā tev tēma kaut kāda patīk, un tu vari harizmātiski runāt, tur visu laiku, tur bum, jā, ciplnē tieši tur, un par to